Jāsaka, sveiki Daudkomu skatītājiem. Šodien mums tā iespēja ir dota runāt tieši, laiks runāt visiem, un tīpaši jauniešiem, jo jauniešu vietā man citreiz rodas tāds sajūta, ka runā daudzi, bet nes kāpēc jauniešus nevienmēr visi dzird. Un tāpēc šodien šeit mēs esam savākušies, lai prezentētu savu viedokli par visām tēmām, kuras ir aktuālas ne tikai mūsu pilsētā, bet arī pasaulē. Ko es varu pateikt? Diskusijas vadītājs Māris Susejs un arī šie te Daugavpils jaunieši. Es domāju, katrs par sevi viņi varētu izstāstīt maz drusku vairāk nekā es. Un tāpēc, Ivar, sāksim visdrīzāk no tevis. Mani sauc Ivars Račko, esmu Daugavpils universitātes students, studiju programma psiholoģija. Esmu studējis arī Anglijā, atgriezies uz Latviju, gads Rīgā, un tomēr es esmu šeit Daugavpilī. Tā ir laba ziņa, vai ne? Mēs arī laikam varētu viņam aplaudēt. Paldies, lūdzu, ejam tālāk. Mani sauc Natālija Polovaja, un es esmu Daugavpils universitātes 2. kursa studente, studēju angļu poļu filoloģiju, un jau gadu aktīvi darbojos biedrības Erfolk dzīvē, tā teikt. Paldies. Tā, esmu Olga Jese, biedrības Erfolk priekšsēdētāja un mācību centra Erfolk vadītāja, un principā mūsu biedrība ļoti aktīvi nodarbojas ar jauniešiem un kopā ar jauniešiem, īpaši neformālās izglītības jomā. Labdien, mani sauc Māris Bsakirskis, es esmu interjera un dizainers, un es nodarbojos ar to, kā es mēģinu veidot jaunas telpas mūsu pilsētā. Baiba Drusule, Saules skolas audzēkne 4. kursa, reklāmas dizains. Я Эдвин Мужникс, учусь в Сауле школе на рекламу после среднего образования. Liels jums paldies. Es domāju, ka mums droši tāpat arī kā visai sabiedrībai jārunā par jauniešiem, kuri vienkārši katastrofālā daudzumā brauc projām no šīs valsts, piedodiet, laikam no daudzām Latvijas pilsētām, un tajā skaitā arī Daugavpils. Diemžēl tas tā notiek. Un runājot par aptaujām, tie ir vairāk kā 50%, kuri gatavi pēc studijām šeit Latvijā doties projām, sākot no Anglijas un beidzot, piedodiet, ar Burkina Faso. Diemžēl tas tā ir. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā saistībā, vai šī ir problēma, vai tā ir tikai tāda laicīga parādība. Ola, varbūt mēs varam sākt no tevis. No vienas puses es pozitīvi uztveru to, ka jaunieši brauc, jautājums uz cik ilgu laiku un priekš kam viņi brauc. Jo, kad jaunieši brauc, jautājums ir par to, vai viņi atgriezās. Un man šķiet, ka ļoti labi, kad ir iespēja aizbraukt, paskatīties un atgriezties atpakaļ ar jaunām vērtībām, lai radītu jaunas darba vietas un ar jaunu pieredzi. Un tiem, kas paliek, mēs tiešām ļoti daudz runājam par to, ka jaunieši brauc, bet mēs nestāstam par tiem jauniešiem, kas kuri atgriežas. Ar tiem pozitīviem piemēriem. Piemēram, Ivars, viņš varbūt var mums arī kaut ko pastāstīt. Ja runāt par iemesliem, tad, protams, viens no iemesliem tas ir nauda. Otrais iemesls varbūt tas ir tiešām to, ka jaunieši netic saviem spēkiem, ka viņi var kaut ko šeit izmainīt. Un trešais, tas ir iespēja pašrealizēties. Bet no savas personīgas pieredzes es varu pateikt, ka jā, tev ir, teiksim, gribēšana un arī pozitīvi priekšlikumi, neviens tevi nenaraidīs. Tas nozīmē tikai vienu, ka faktiski visa vadmotīvs tā ir gribēšana. Dotajā brīdī es gribētu pajautāt Ivaram, jo šai pus dzīves, kā izskatās, tu jau esi redzējis daudz ko. Tu esi bijis Anglijā, tu studējies Rīgā un tu paņēmi atgriezies uz Daugavpili. Labi, es varu pateikt, kas ar tevi notika? Es vienkārši mīlu šo zemi un mīlu šo pilsētu. Un atgriežoties pie diskusijas tēmas, tas ir komplekss jautājums. Nevajag domāt, ka tā ir traģēdija, jo visā pasaulē notiek tā migrācija. Arī Anglijā cilvēki tiecas braukt uz Londonu, ASV, tā ir Ņujorka, Losandželesa, kura piesaista jauniešus. Latvijā tā ir Rīga. Tas ir normāli. Cita lieta, vai tiešām tā ir tā ambīcija, motivēta darbība vai arī bezizējas stāvoklis kā Latvijā. Bet ir maziņš, bet tā tendence runā par to, ka daudz jauniešu aizbrauc. Un starp citu, kad viņi brauc uz turieni, viņi drīzāk saka, jā, mēs atgriezīsimies, jo šeit mums patīk. Bet tendence liecina par to, ka lielākais daudzums neatgriežas. Un tagad dotajā brīdī es pieņemsim gribētu parunāt ar Baibu, jo es zinu, ka Baiba beidzot skolu, laikam, ja es nešaubos maijā vai jūnijā,
Tiklīdz viņa saņem savu diplomu, viņa faktiski jau sēž lidmašīnā un lido uz Londonu. Kāpēc? Dēļ kam? Ko tev tur vajag? Jo es esmu tas cilvēks, kas pārstāv tos jauniešus, kas grib braukt uz citām valstīm, ne naudas dēļ. Varbūt daļai. Bet tāpēc, ka man patīk tas dzīves stāvoklis, kurā viņi atrodas, jo viņi ir daudz attīstītāki. Varbūt tas ir tieši man, bet man ir ērtāk runāt, varbūt angļu valodā. Man vienkārši patīk tur dzīvot, tā sistēma, kas tur ir, nevis šeit. Bet, ja mēs runājam tieši par Latviju un par perspektīvu, ja tu viņu redzi, tu šeit būsi? Šeit neredzu nekādu. Redziet, ko gan mēs varētu pateikt Baibai? Māri, varbūt tu varētu iesaistīties šajā diskusijā un pateikt, Baiba atbrauc, atgriezies. Kādas ir, pieņemsim, varbūt motivācija? Vai mēs varētu motivēt viņu ar kaut ko, lai tas tomēr notiktu? Un Krāslavā būtu viennozīmīgi labas kvalitātes dizaineri. Jā. Redzi, kas ir, Māri. Krējos esmu sastapies ar to, ka uz doto brīdi te pie mums ir trūkst tās vides, un kurā attīstīties. Jo nav tas передачи то есть нет системы передачи опыта от старшего поколения младшему, разрушены связи на предприятиях, и мы, молодежь, нам сложно прийти заново в какой-либо рабочий коллектив, потому что от нас требуют того, что мы бы уже умели что-то, и не всегда нас учат. Потому что мы молодое поколение, которое оно должно учиться, и мы должны учиться у тех, кто уже что-то умеет. И здесь еще момент о передаче этих знаний от поколения к поколению. Ļoti fundamentāla doma, jo man liekas, ka tā sasaiste starp vienu un otru paudziņa viennozīmīgi, jau var teikt, tā ir saplēsta vienkārši brutāli. Jo man ir aizdomas, ka jaunieši būtu gatavi arī iet uz atvērtu diskusiju un veidot arī kopējas akcijas un izveidot šo darbības lauku ar visiem cilvēkiem. Bet man ir aizdomas, ka šajā sabiedrībā mums ir sadalīti viss ļoti precīzi ar sarkanās līnijas palīdzību. Ir cilvēki gados, ir vēl kaut kas un ir jaunieši. Ja? Un tāpēc visdrīzāk tā tava ierosme viņa ir laba. Gunita, tev visdrīzāk ir ko teikt? Es vienkārši gribēju pajautāt tikpat labi. Kāpēc? Šobrīd es tā domāju, lielākā daļa jauniešu izvēlas tā kā, mazliet, maigi sakot, padoties. Viņi netic saviem spēkiem, un tad viņi domā, varbūt es labāk aizbraukšu uz citu zemi, un tur būs labāk. Bet kāpēc mēs paši, piemēram, nevaram izveidot labāku kontaktu šeit, pašiem sev nodrošināt? Bet tāpēc arī mēs šodien esam šeit, lai skaļi runātu par to, ka mēs joprojām esam gatavi. Varbūt mūs citreiz nedzird, bet mēs esam jaudīgi, fundamentāli, un mēs darīsim visu iespējamo, lai šeit izmainītu šo te vidi, vai ne? Tā pagātne, kas mums bija, un tie vecāka gada gājuma cilvēki, arī uzņēmumus un tā tālāk, viņi baidās ņemt jauniešus ar enerģiju, ar jaunām idejām, jo būs jākustās, būs kaut ko jādara, un viņi baidās par savām vietām. Arī šis aspekts ir svarīgs, manuprāt. Jā, ir šausmīga lieta, par ko mēs faktiski domājam, bet dažreiz nerunājam. Ir cilvēki gados, visa cieņa viņiem. Viņi noturās pie šīm te darba vietām. Jā, mēs viņu saprotam, jo ir jāmaksā komunālie maksājumi, kuri ir vienkārši drausmīgi. Bet tiklīdz šī noturēšanās ir šajā valsts sistēmā, mēs tālāk jaunā paudze netiekam nekur. Un galējā rezultātā Baiba daudz nedomā. Viņi vienkārši pieņem lēmumu un brauc projām. Šīs gaiss, šīs konvulsijas sabiedrībā varētu būt daudzreiz jaudīgākas. Bet par to piedāvājumu mēs viennozīmīgi atbalstam. Un mums ir iespēja skatītājiem arī redzēt mazu sīžetu par Gunitu. Nevajag domāt, labi, es tagad aiziešu uz biržu un pastāvēšu, un tad, ja kaut kas būs, tad būs. Ja nebūs, tad nebūs. Jo pašam to ej un prasi, varbūt jums ir vajadzīgs tieši šai, piedāvājot, es protu to un to, es esmu darījis to, vai tu pats arī veido savu projektiņus, biznesu, tā kā ej uz to. Galvenais ej un dari, nesēdi uz vietas. Sižetu mēs esam noskatījušies, un jauniešiem ir ko teikt. Tas ir pats galvenais. Māri, tu rokās turi savu mikrofonu. Droši izsaki savu viedokli. Paldies, Māri. Mana nākamā doma bija tāda, ka te pie mums, kā runājot tieši par kultūras vidu un par dizainu un mākslām, ka trūks tas
gan morālu vērtību, gan arī reālu vērtību, kādas tas ir. Un tas reālas vērtības ir. Sākot ar tām bāzes vērtībām, tādas kā mājas, ēdiens, ražotnes, iekārtas un beidzot arī ar morālām vērtībām, tādas kā mana paudze, mana tautība un kas es esmu un pie kādas cilts es piedaru. Māri, zini kā, es negribu, tas ir labais tonis sabiedrībā, diemžēl tā ir sanācis, ka mēs sakam, šis ir slikti, šis ir labi. Man liekas, jauniešu prioritāte ir piedāvāt. Ko jūs varētu piedāvāt, lai varbūt atrisināt, varbūt tā nav problēma, bet patiešām rast kaut kādu savu risinājumu, teikt, nē, es redzu tieši tā. Nata, tu visdrīzāk arī gribi kaut ko pateikt. Jā, principā, man liekas, ka jebkurš jaunietis, kuram ir vēlme un griba kaut ko mainīt savā dzīvē, viņš noteikti sasniegs savu mērķi. Un nav nozīmes, cik viņam gadu to tajā brīdī būs. Un, ja viņam tiešām būs tā griba, viņš vienkārši attīstīsies, varbūt pat labāk nekā to vidējo gadu cilvēks. Un spēs sevi pieteikt darba tirgu kā daudz konkurentāku nekā vidējā pagājuma cilvēku. Tas nozīmē, ka mums jābūt jaudīgākiem un nevajag kautrēties iet un vienkārši darīt. Ja runā tieši par Daugavpili, Edvīna, es gribētu uzdot tev jautājumu. Kā radošās vides pārstāvis, vēl jau vairāk džeks, kas spēlē heavy metal, tu kā radošs cilvēks jūties šajā pilsētā? Vai viņa stimulē to darīt, vai gluži otrādāk nē? Здесь с этим напряженно, если честно, потому что Kāpēc? Здесь народ неактивный, приходится самому все делать, народ подговаривать, там вот будет концерт, давайте соберемся. Bet šī neformālā vide, viņa Daugavpilī ir pietiekoša, vai tomēr jaunieši dzīvo pēc kaut kādiem pseidokультурas likumiem? Раньше здесь, по неформальной линии было достаточно и много всего интересного, а сейчас все старые неформалы уехали за границу. Остались новые неформалы. Остались новые, но их мало очень. Те, которые хотят что-то делать для нас. Отлично. И мы что-то ищем, делаем какие-то, открываем помещения, делаем концерты сами. И как-то pытаемся крутиться, чтобы не пропасть. Māri, jautājums tev. Tu daudz fotografē un arī iesaistīts ļoti daudzās radošās aktivitātēs. Kā tu izjūti šo pilsētu tieši no iekšas? Ой, боже мой, это дико сложный вопрос, потому что город разный. Давай, отвечай, если он дико сложный. Да, потому что город, он очень сильно завязан на личных связях, на культурных связях. У нас есть общины культурные, польская, латышская, русская, старообрядческая, и внутри них происходят именно связи людей. И здесь в плане именно культурной среды и городской среды нужно знать, к какой общине ты принадлежишь, кто твои друзья и с кем ты можешь общаться и делать дела. Tu gribi pateikt, ka šajā pilsētā viss ir sadalīts klanu sfērās. Ja tu neesi šī klana pārstāvis, tad visdrīzāk tev izredzu varbūt šo te radošo projektu attīstīt tālāk nav? В принципе, да. То есть я могу сказать, что ты получаешь поддержку от этих людей, которые вокруг тебя, и с которыми ты можешь коммуницировать, находить общие интересы, общие связи и общие цели. Viedoklis īstenībā ļoti godīgs tev, Māri, par to paldies bez šaubām, bet visdrīzāk mēs ar savu darbu un profesionālo līmeni varam pierādīt daudz ko. Un ja viņš ir labs, tad man ir aizdomas, ka šīs te robežas vienkārši lūst. Ja? Это факт. Yeah. Например, вот я с своей стороны нашел для себя политику, что если у меня есть идея, я могу прийти именно к людям с предложением, то обычно у нас идет коммуникация, и мы находим именно диалог и общие интересы. Потому что иногда бывает просто нету предложений со стороны молодежи, что она может дать. Потому что идет момент еще тот о том, что нас в школе не учат о том, что есть жизнь реально и как эта система работает. Нас не учат налогам, экономике, как строить связи. Bet ir viena lieta, ka tu atkal sāc runāt mūs. Es gribētu, ka tu ietu no šī rakursa, ka mēs darīsim to, un mēs varbūt visdrīzāk nāksim ar savu piedāvājumu, ja tāds ir pieņems.
хочешь сказать, что мы сейчас будем менять с тобой систему? Nē, mums tas arī neiznāks. Bet runāt, mēs par to esam gatavi. Un visdrīzāk, mēs kaut kādus procesus varam ietekmēt. Ivar, tu arī fotografē, tu esi iesaistīts gan Speedway sacensībās, gan arī pārzini šo pilsētu no vizuālā aspekta. Kā tu viņu izjūti? Vai viņa radoši tevi ģenerē, jā, vai nē? Pēdējā laikā ir pozitīva tendence. Pilsēta paliek skaista. Man ir iespēja salīdzināt, es ceļoju pa Latviju to pašu. Mums ir skaista, tīra, sakopta pilsēta. Un tāds smieklīgs piemērs, es biju Liepājā, aizpagājušā vasarā laikam. Svētdienas rīts, viss ir vienkārši vienas drazas. Sveiciens Liepājniekiem. Bet pie mums Daugavpilīs svētdienas rītā, ja iziet 8, visi strādā, visi tiek sakopts. Labi, nerunāsim par to, bet kopumā man iedvesmo šī pilsēta. Es uzskatu, ka tā ir skaista, bet tas ir ļoti subjektīvi arī. Man patīk, man pietiek ar to, kas šeit ir, un es redzu, kā pilsēta mainās pozitīvi. Es gribēju runāt savu draugu vārdiem. Viņš šo pasauli ir apbraucis 2 reizes, varbūt arī 3 apkārt. Viņš ir izteicis ļoti interesantu viedokli. Mums 4 atšķirīgu konfesiju baznīcas atrodas ar 500 metru attālumu, kā mēs teicām. Un mēs kopā draudzīgi dzīvojam. Mēs ejam, runājam, priecājamies. Faktiski tas ir mazs multinacionālās vides modulis. Vienkārši mēs pie tā pieradām. Mums liekas, ka, tas ir. Bet tiklīdz mēs tagad pavērsimies par logu, mēs tagad varam novērtēt, kā skaisti un iespaidīgi tas viss izskatās, vai ne? Vienkārši nevajag par to aizmirst. Un kā Vācu biedrības pārstāve, Olga, kā tu jūti tieši, vai ir kaut kādas nesaskaņas, ja mēs sadalām? Mums vienmēr politiķi grib varbūt pat iezumbēt šo viedokli, ka ir latviskā vide, ir krieviskā vide, un tad manipulē ar mums. Šajā pilsētā tu krasi to izjūti, vai nē? Īstenībā krasi es to nejūtu, bet kaut kas tomēr ir. Bet ja runa tieši par jauniešiem, tad jaunieši, gan krievi, gan latvieši, gan citi jaunieši, viņi principā ir vienādi, jo viņi klausās vienu un to pašu mūziku, viņam ir kaut kādi līdzīgi hobiji. Varbūt mums ir tikai dažādas informācijas telpas, bet īstenībā, kad notiek kaut kādas aktivitātes, tad tas tautību jautājums nav svarīgs. Tas nozīmē, ka mēs kārtējo reizi apliecinām jums, politiķi, ka mums tas nav svarīgi. Mēs varam sarunāt vienmēr, vai tā ir piekdiena vai 4:54. Kārtējo reizi, mēs apliecinām, ka šeit robežu nav. Es gribēju parunāt par vienu sekojošu lietu. Paldies Dievam, man dzīvē bija iespēja nesāt pioniera šleifi. Tie bija labi laiki patiešām, bet mūs ļoti aktīvi mācīja mīlēt dzimteni. Un par to es esmu ļoti priecīgs. Jaunieši braucot projām, vai jums tagad dotajā brīdī vārds dzimtene kaut ko izsaka? Jā vai nē? Nata? Godīgi sakot, es esmu apsvērusi domu, lai brauktu projām, bet vēl joprojām neesmu aizbraukusi. Labi atbildēju šo jautājumu, vai ne? Man joprojām ir ļoti grūti izdomāt, vai es vēlos vispār braukt prom, tāpēc, ka tā tiešām ir mana pilsēta, un es viņu ļoti mīlu, un man viss tā patīk, principā. Un tieši tāpēc es izvēlējos palikt te un studēt, un es ceru, ja man arī tomēr nāksies braukt projām tikai finanšu jautājumā, tā kā nopelnīt un atgriezties. Es neredzu savu dzīvi kaut kur, nezinu, Anglijā, Polijā vai vēl kaut kur. Gunita, varbūt tā ir mana problēma, jo es sevi ieskauju robežās Latvija, labākajā gadījumā Baltijas valstis. Varbūt jauniešiem tagad dzimtene sākas Rīgā, Daugavpilī un beidzas Ņujorkā, Amsterdamā un Lasvegasā. Man šobrīd ir grūti pateikt par citiem, bet pieņemsim konkrēti runājot par sevi. Man arī bija 3 gadus atpakaļ, bija tāda iespēja aizbraukt projām. Un es nevaru vienkārši aizbraukt projām, jo man ir svarīga latviešu valoda, man ir svarīgi sarunāties, man ir svarīgi šeit daba, es esmu pieradusi. Un es nevaru sev iedomāties nekur noliekot vienkārši cilvēciņu un kaut kur citur, Anglijā vai kādā Vācijā. Es to neredzu. Un jā, es varu pateikt, ka es esmu patriots Latvijas kaut, jo... Kāpēc jā? Tev jāsaka, es esmu Latvijas patriots. Tu to pateici pārāk kautrīgi. Pasaki vēlreiz, es esmu Latvijas patriots. Es esmu Latvijas patriots, jā. Un
Un nav jau svarīgi, varbūt, ka es sarunāšos arī ar latviešu valodā, angļu valodā vai krievu valodā, bet jebkurā gadījumā tā jau ir komunikācija. Un komunikācija nav valodas, tā ir galvenais emocijas, spēja saprast un idejas. Aha. Māri, Anglija, Lielbritānija, tu esi daudz kur bijis. Tu esi šeit Daugavpilī. Vārds dzimtene, ko tas izsaka tev? Tieši tāpēc es arī gribu kulkt mikrofonu un redziet, kas ir, dargi skatē apkārt. Es jūtu, ka mana vieta ir te, kad 25 kilometru radiusā, jo tā ir mana dzimtene Daugavpils novads. Jo tieši aiz manis tur ir tā pilsēta, un kuru mēs varam veidot. Jo nekur citur mēs neesam savējie un vietējie. Jo no mums ir atkarīgs tas, kāda tā vide būs pēc paudzes, un pēc 2 un pēc 3. Jo braucot uz citu vietu, mēs esam tur ne tie cilvēki, kuri noteica, kāda tā vieta būs. Tu, kad biji Anglijā, Īrijā, tu jūti, ka tu tur neesi vajadzīgs, ja esi vajadzīgs tikai kāpost plaukā? Gandrīz vai jā, kā vergs un kā darba spēks, kā zirgs, kā ēzelis un tā tālāk. Māri, bravo, ļoti godīgi atbildē. Redzi, kas ir. Es esmu bijis vienkārši, es neesmu bijis Anglijā un Īrijā, esmu bijis ASV un Spānijā, bet tur tā situācija ir līdzīga. Vienkārši mainas tas tautības. ASV ir, ir meksikāņi. Šis secinājums ir ļoti atbildīgs. Es domāju, ka arī cilvēki gados tev var par to pateikt paldies. Tikai par to visdrīzāk ir jārunā biežāk, skaļāk, un lai arī cilvēki apkārtēji, tīpaši jaunieši, piekrist tavam viedoklim. To ļoti gribētos. Un tāpēc, dargie skatītāji, mums arī ir gatavs sižets par Māri. Esiet tik labi pievērsieties ne Mārim, bet sižetam, un tad tālāk mēs laižam. Savā novadā es redzu pietiekoši lielas attīstības iespējas, jo daudz kas tika bezmaz vai iznīcināts no Latvijas neatkarības laikos, un tīpaši pārējais periodā no PSRS uz Latvijas republiku. Un te ir iespēja veidot jaunas lietas tā, kā es redzu, ka tas ir nepieciešams. Mēs varam turpināt mūsu debates. Paldies Dievam, viņas ir, un mums arī ir ko teikt. No sākuma es runāju par jauniešu un cilvēku gados varbūt šo te attālumu, kurš ir pārāk liels, sarkanā līnija ir ļoti liela. Mēs esam gatavi apliecināt kārtējo reizi ar saviem radošiem projektiem, ka šo atstarpi, šo sarkano līniju var vienā momentā vienkārši salauzt. Vai jūs gatavi būt Saules skolā, pieņemsim, ņemt cilvēkus gados kopējās projekcijās, akcijās, varbūt arī kaut kādi jauni vizuālie risinājumi, strādājot kopā ar cilvēkiem gados? Es domāju, mūsu atbilde skolas vārdā būtu, kāpēc ne. Bet no vienas puses kaut kas līdzīgs ir bijis. Ir bijis? Markarotko plenēros. Aha. Tieši, ka mums ir pieauguši mākslinieki, kuri ir tiešām jau mākslinieki. Bet ir redzams, ka visu uzmanību ir viņiem, un visi pārējie neļoti eksistē? Bet es vienkārši runāju par to, ka pieņemsim jaunieši, un arī, kāpēc gan ne, pensionāri, un varbūt arī cilvēki pansionātos, jā? Jūs varētu paņemt molbertus un braukt pie viņiem uz turieni, jo man ir aizdomas, ka mēs rastu patiešām ļoti jaunas, interesantas emocijas savā dzīvē. Vai šī pieredze jums bija vai nebija? Nē. Bet jūs esat gatavi? Es domāju, ka jā. Varētu. Эдвин, šajā sakarā tev viedoklis ir? Да, я был бы не против такого, допустим, поделиться опытом, они бы рассказали что-то, я бы что-то рассказал. Bet tas būtu ļoti labs skečs, ka jūs paņemtu ģitāru, bungas, aizbrauktu uz pansionātu un uztaisītu īstu blici. Un es domāju, šī blici būtu ļoti saudabīga un tādas viennozīmīgi Baltijas valstīs nebūtu. Edvīna, izdari to. Если будет такая возможность, я постараюсь даже, чтобы она существовала, я думаю, можно организовать. Māri,
Olga, droši Māri, tavs viedoklis. Olga, dosim meitenei priekšroku, vai ne? Un pēc tam Māris, lūdzu. Nu, ja runāt par manu biedrību, tad mēs īstenībā to jau darām. Un varbūt jau daudz dzirdēja par mūsu tādu akciju Urban Nicinu, kad mēs centrālajā parkā padījām kokus. Un tur īstenībā jau bija tas starpaudžu dialogs, jo mēs paņēmām jau tos senos amatus, pieņemsim to pašu adišanu, kura jau asociējas ar vecmaimiņam, ja? Un tad kopā ar jauniešiem izmantojam to, lai veidotu pilsētā tādas modernus artobjektus. Un īstenībā tā akcija bija ļoti, ļoti veiksmīga, un tagad jau aprīļa, kad jau es ceru, nebūs sniega, mēs to vēlreiz atkārtosim, un pilsētas svētkiem sagatavosim jaunus objektus kopā ar vecāko paudzi. Redzi, kā šos apvadītos kokus mēs redzējām, bet neviens īstenībā nenojauta, ka šis projekts jau ir kopā, kopā prezentēts no jauniešu un cilvēku gados puses. Tas ir ļoti jauki. Bet kādas bija sajūtas, kas varbūt no šīs akcijas vairāk guva tieši jaunieši vai cilvēki gados? Tā elektrība viņu starpā radās, vai ne? Īstenībā, jā. Gan tie, jo katrs ieguva kaut ko citu, jo ļoti bieži pieauguši cilvēki, viņi neuztver jauniešus nopietni. Un kad viņam ir iespēja sadarboties kopā, tad ir redzams, ka ir par ko pārunāt un kaut ko izveidot kopā. Māri, šajā saistībā tu arī gribēji kaut ko teikt? Bija bišķiņ, bet, runājot un klausoties dalībniekus, es sapratu, ka man vairs nav ko tā īsti teikt, jo ka viss jau bija pateikts, ka vajag darīt un veidot jaunu sakaru starp paudzēm. Jo, kas cits, ja ne mēs, bez mazai. Tagad jārunā, man liekas, ka šī laika, var teikt, spilgtākais vārds ir egoisms. Mums visauri mēģina iezumbēt un iestāstīt, esi stilīgs, esi labākais, nopērts to, nopērts šo. Spiež visauri uz egoismu, bet man ir aizdomas, ka egoisms ir baisa lieta, jo cilvēki nevar sadoties rokās, vai ne? Un sabiedrībā mēs vairs nejūtam vienotības garu. Kā tu izjūti šajā pilsētā? Egoisma ir pietiekoši daudz. Vai mēs varam runāt konteksts pilsēta, Latvija, pasaule un tā tālāk? Vai tas tev netraucē? Man personīgi tas netraucē. Varbūt tu esi egoists? Esmu gan. Skaidrs, jautājumu nav. Es ne. Zini tādu vārdu kā propaganda. Propaganda? Protams. Jo tas uzreiz mums traucē runāt vienam ar otru. Un rast un meklēt, jo kad mēs beidzot esam reāli dzīvē runājuši tā un šādā formātā. Tāpēc mēs arī runājam uz ceru, ka tas notiks nevis vienreiz, bet kā minimums 21 vai 181. Ja? Tāpēc varbūt tas būs labs piemērs. Lūdzu, es gribētu atzīmēt par to, ka gan par tām saitēm starp paudzēm, gan par to pašu egoismu, kā tu to noformulēji, cilvēki baidās. Vecāki cilvēki pierada tagad, īpaši šajos laikos, sēdi klusi, saņem algu vai pensiju un nekur nevajag bāsties. Jo varbūt problēmas, tā ir. Tā reāli ir. Es to pilnīgi piekrītu. Tur viena lieta par to, ka mēs runājām, ka nav šīs sasaistes ar paudzi. Māri viņa ir, jo iepriekšējā paudze mūs ļoti labi, es pat nezinu, varbūt ar piena palīdzību ir iemācījusi klusēt. Mēs no sākuma padomājam, vai kas man par to būs? Vai drīkstu es to teikt? Un man ir aizdomas, ka tas nāk no tā laika. To gan mēs esam paņēmuši. Un tāpēc mēs arī mūsu skatītājus varam aicināt tīpaši jauniešus vienkārši jaudīgāk, vairāk, jo tas ir jūsu laiks, un man ir aizdomas, ka šī paudze arī nosaka sabiedrībā toni. Laikam tā. Olga, egoismas vai tavā dzīvē viņa ir daudz, vai viņa vispār nav? Īstenībā, es neesmu egoiste, un esmu gatava strādāt sabiedrības labā un darīt kaut ko. Tu jau to dari. Jā, es to daru, un principā, kad es dzirdu, ka mums kaut kā trūkst, tad principā varbūt tas arī ir pozitīvi, ka mums trūkst to kultūras vērtību, jo tad nišas ir brīvas, un mēs varam tos aizpildīt ar kaut ko savu personīgo, jaunu un individuālu. Jaunieši, šoreiz ir tā labā iespēja, ka mūsu pilsētā un arī visās pārējās notiks pašvaldības vēlēšanas. Tas ļoti fundamentāli skan. Jums katram būs iespēja, vai jūs varētu sev iedomāties šīs pilsētas mēra krēslā. Kādas var būt kādi no pirmajiem lēmumiem, kuri varētu attiekties uz šo pilsētu, būtu pieņemti, kad jūs būtu šajā amatā? Edvīna, pamēģini.
Я не знаю, я себя не представляю там наверху вообще никак, потому что мне это даже не нужно, ну как бы. Так подожди, мы еще не знаем, ли это наверху, посередине или снизу. Ну, я образно выражаюсь. Образно. Вот. И как бы просто хочется, чтобы здесь было, ну как бы красиво, убрано и без всяких инцидентов, как это в некоторых странах бывает. Значит, комфорт для тебя это очень важно. Ну да, мне нужен комфорт, как бы, чтобы вечером можно было нормально по городу пройтись, а не оглядываться там и Ты сейчас оглядываешься? Ну да, приходится. Ну, конечно, Потому что ты же у нас такие неформал, правильно. У нас много благожелателей, особенно к моей стороне, как бы, да. Эдвин, я могу сказать только тебе спасибо, потому что ты немного другой, но ты спектр нашего города делаешь более интересным. Спасибо. Байбок. Ja es būtu mēra amatā, Kaut vai? Varbūt tu būsi prezidente, kāpēc gan ne? Ko tu varētu izmainīt šajā pilsētā, valstī? Kāpēc? bērnībā man bija tāda vēlēšana, vairs nav. Kāpēc vairāk nav? Beidzu ticēt, izaugu Ticēt sev vai ticēt cilvēkiem? valstī. Valstī. Nu jā, šeit laikam visdrīzāk jautrības vairāk nav, jo, ja jaunās paudzes cilvēks saka, ka viņš vairs nevienam netic, diemžēl tas ir skumji. Bet šo ticību mēs varam ieviest, vai ne? Tu domā? Es ceru. Es šaubos, jo tas pats, kāpēc es gribu aizbraukt, tāpēc, ka es neticu ne šai valstī. Es nesaku, ka es ticu citu valstu līderiem. Tā noteikti nav. Esmu tas cilvēks, kas bija braucis uz Strasburgu no viena projekta. Nu, redzēju, kā tur viss notiek un saproti, ka viņi dzīvo, protams, simtreiz labāk nekā mēs. Un kāpēc tad mums būtu jātic? Bet atkal tu varbūt vari darīt visu iespējamo, lai tieši tu būtu tas cilvēks, kurš šajā vidē kaut ko izmainīs. Ja ne tagad, uz tiem amatiem arī iet cilvēki, kas domā, ka viņi kaut ko izmainīs. Jā? Tu domā, ka viņi visi ir naivi, vai ne? Es domāju, ka ļoti daudzi sākumā ir, jā, es kaut ko pamainīšu, tas būs ļoti forši. Un nē, tā nesanāks. Tu būsi viens no viņiem. Optimisms, pragmatisms nāk no tavas puses, bet tas ir viedoklis, godīgs viedoklis, un es domāju, ka valsts vīriem kaut kā tomēr būtu jāieklausās tieši šajos viedokļos, jo par optimismu viņi nemaz nerunā. Māri, lūdzu. На самом деле я бы постарался бы поднять аграрный сектор в нашем районе, потому что все мы ежедневно едим. Kurā rajonā tu dzīvo? Я живу в Даугавпилсе. Par Daugavpilsi. Да. Я именно говорю о Даугавпилском районе, о пойме реки Даугава, о тех затопляемых лугах, которые могут плодородить и приносить 2 урожая в год. И именно потому, что у нас сейчас много пустых полей, которые в советское время были их использовали, а сейчас, ребята, мы все едим ежедневно. Что мы едим? Чью продукцию? Чей хлеб мы едим? Чье молоко мы пьем? Где то качество? А кто из вас хочет ежедневно получать новую порцию гормонов, которые меняют наш гормональный состав? Может быть, все-таки наконец мы можем здесь на наших полях, на нашей земле выращивать свою продукцию и послать нафиг Евросоюз. Как он аграрно думает. Я думаю, что наверняка есть политики, которые за тобой наблюдают и думают, это уже посыл к народу. И я уверен, что есть группа людей, которые скажут, да, Марис, мы готовы. Тот должен стать лидером, и люди в тебя поверят. Почему бы и нет? Марис, а понимаешь, вот если мы будем покупать вот чужую еду, то мы ежедневно отдаем деньги тем компаниям, Марис, которые я это очень производят. хорошо понимаю. Да. И, между прочим, я с тобой 100% согласен. О качестве, то, что мы сейчас кушаем, тут просто комментариев нету. Просто мы должны говорить, может быть, нет чаще, чем мы сейчас это делаем. Лайком-то. Вот. И, например, вот если мы посмотрим на центр города, то есть мы должны увидеть реальные вещи, что вот внизу у нас Посмотрим на центр города. Да, именно. Именно. То есть вот внизу у нас парк Соло, там есть ики, литовцы и местные магазины. Все это, что называется, пылесос наших денег с вами в другую страну. Дита Намс. Бешеная аренда за каждое торговое место, и мы переплачиваем за одежду, которую мы носим, которая к нам привезена из Турции или из других стран. Только есть один маленький момент. Люди, которые приезжают туда, самое главное, даже школьники туда приезжают на экскурсию, как оказывается. Да, ну. Да. И? Они приезжают туда на экскурсию, и они что-то покупают.
люди продавать не будут, пока не будут покупать. Есть спрос, значит, будут эти большие магазины, в которых продают не нашу продукцию. Вот так вот. Естественно. И при этом же у нас есть наше производство одежды, которое все экспортирует, и на местном рынке его нету. Немножко дальше Максима, немножко дальше Риме. В Риме Штаты, Максима опять Литва. И ежедневно мы все туда ходим, потому что нет альтернативы. To mēs visu zinām, un tas ir ļoti labi, ka tu par to runā. Vienīgais darbības nepietiek, un tāpēc laiks runāt, laiks domāt un laiks darīt. Gunita. Man šobrīd ir tāds priekš sevis, arī varbūt arī priekš skatītājiem jāatbild uz jautājumu, kāpēc, ir jaunieši, kas runā, šobrīd runāšu par jauniešiem, jaunieši, kas runā, jā, piemēram, nepietiek tur stipendiju, nepietiek kaut kā vēl studējot, bet kāpēc, piemēram, paši jaunieši, arī saka, politiķi ir slikti, viņi sola, bet neko mums neizdara. Bet politiķi ir tie paši cilvēki un tie paši jaunieši, kuri agrāk visdrīzāk domāja un visādā gadījumā kaut ko sāka darīt. Jā, bet vienkārši tagad jautājums, vai tas cilvēks, kas to saka, pats jaunietis, kāpēc viņš pats nevēlas iesaistīties vismaz, kādās, teiksim tāpat arī partijās vai politikā, jo lielākā daļa jauniešu... Tāpēc, ka ir teikusi, ka dēls to nedarīja. Vienkārši šobrīd, novērojot Latgalī, lielākā daļa vidēji, kas iesaistas kaut ko mainīt, politiķi, teiksim tā, deputāti, viņi ir vairāk sākot no 33, bet, piemēram, jaunieši apmēram 23, 25 nav tādu, ļoti reti, kad ir. Un tad, bet tikai tas, es, piemēram, arī esmu pati gatava kaut ko mainīt, man bija domas, viss, bet jautājums, es tagad domāju, cik daudz es to varēšu realizēt, jo es zinu, ir kaut kādi standarti, kas man neļaus. Tas nozīmē, man jāiet tā kā caur sienu un nedrīkst atkāpties, jo būs cilvēki, kas man centīsies spiest, un varbūt es neizdarīšu to, ko es visu gribēju, bet varbūt 1% es varēšu tomēr izdarīt. Tāpēc, lai katrs padomā par to, ko viņš var darīt, un lai neatkāpjas. Galvenais neatkāpjas un nesalūst. Ļoti laba ierosme. Tev paldies par to viennozīmīgi. Olga? Es arī pilnīgi piekrītu, ka kaut ko jādara, un jārīkojas. Un, ja runāt par maniem pirmiem tiem lēmumiem, principā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi radīt kaut kādu tādu sistēmu. Un pirmkārt, mainīt to attieksmi un to, teiksim, tā saucamo patērētāju domāšanu, ka man jādabū un jāsaņem. Jānopērk. Nevis man kaut ko jādod tai valstī un vai pilsētai. Un ar savu piemēru tad parādīt, ka mēs varam un ka mēs varam to vidi mainīt. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi motivēt un attīstīt un atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību. Īpaši jauniešu vidu, jo, ja mēs runājam tieši par to, ka nav to darba vietu, un vai tā vecāka paudze negrib ņemt darbā, tad lūdzu, jums ir iespēja dibināt savu kaut kādu uzņēmumu ar savām idejām, ar saviem kaut kādiem, tur es nezinu, ar visu, ko ar... Un, mainīt šo vidi. Būt drošākiem, viennozīmīgi. Nata, tavs redzējums, tu jau esi mērs, un tavs pirmais lēmums saistībā ar šo te pilsētu. Jā, mēs tevi iecēlām. Godīgi sakot, ja es būtu mērs, bet es sevi neredzu tādā amatā, es pirmkārt mēģinātu aktivizēt jauniešus, tieši jauniešus, tāpēc, ka principā jaunieši tā ir mūsu nākotne, nevis vecmāmiņas, vectētiņa. Un ja nebūs jauniešu, kas paliks pie mums šeit Latvijā, tai pašā Daugavpilī, nekas nebūs. Un es mēģinātu aktivizēt jauniešus taisni tajā pašā demokrātijas lauciņā. Tomēr mums deputāti ir, bet... kā teikt, laikam ejot, viņi būs jānomaina uz kompetentākiem, varbūt tā teiksim. Un tieši tāpēc man gribētu sniegt iespēju jauniešiem uzzināt, kā viņi var mainīt demokrātiskos procesus, kā viņi var iespaidot procesus šajā valstī, vai ne? Gan valstī, gan pilsētā, gan reģionā. Tas nozīmē tikai vienu, ka tu jauniešus aicini varbūt arī vairāk atdoties politiskajām aktivitātēm šajā valstī, arī šajā pilsētā, un patiešām darīt un vēlreiz darīt. Ivar? Es piekrītu kolēģiem iesaistīt jauniešus. Es biju vasarā Brāļu pilsētā Harkivā, Ukrainā, un ar mums strādāja cilvēki no domes, kuri bija jaunieši mūsu vecumā. Vienīgais, ko es gribētu šeit ļoti piebilst, svarīga lieta, nevajag bāzt jauniešus tikai tāpēc bāšanas dēļ.
jābūt kompetentam profesionālim. Un, ja tu neatbilsti nosacījumiem, jo mēs sakam politika, kas ir politika? Viņi ir visi speciālisti savās jomās, ir ekonomiskā, sociālā. Ja es atnākšu psihologs ekonomikas departamentā, nebūs labi. Tāpat, ka es gribu, lai, piemēram, mans ārsts būtu ar ārsta diploma, nevis. Bet psiholoģija ir arī vajadzīga tranloju pārvaldē. Jā, obligāti. Tāpēc es varētu iet tieši savā nozarē. Bet, teiksim, tā pieredze, tiešām tā enerģija, kura ir, jā, viņiem visi tie priekšniecība no padomju laikiem, bet tur apakšā viņi rīkojas, strādā un uzkrāja pieredzi, un tāpēc to sistēmu es izveidot un pilnveidot. Es arī piekrītu, jo ir inerts spēks daudziem vienkārši iet politikā, neuzdodot sev jautājumu priekš, kam tas ir vajadzīgs. Un tāpēc, diemžēl, mēs atrodamies tādā kvalitātē, kādā atrodamies. No sākuma ir jāizsver un visdrīzāk pašam sev jāpasaka, jā, es profesionālis un es zinu, ko es daru. Un tāpēc paldies jauniešiem, jo laiks bija pienācis runāt. Mēs pateicām visu, ko domājam, un es ceru, ka mēs arī darīsim tieši tāpat kā jūs. Paldies!